Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2024. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē mūs sagaida līdzīgi trīsstūri, kubas šķautnes un taisnstūra paralēlskalņa tilpums. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 21. uzdevums. Taisnīgi trīsstūrī ART, leņķis A ir taisns, 90 grādi, no malas AT punkta E, tas ir no šī punkta, novilkts perpendikuls EK pret malu RT. Ja jūs dzirdat vārdu perpendikuls, tas nozīmē, ka viņš veido 90 grādu leņķi. Tas ir atzīmēts šeit, ja, ka šis perpendikuls 90 grādu leņķi ar malu. EK mums ir dots 4 cm, pierakstu, EK 4 cm, ET pierakstu 5 cm un AR 20 cm. 20 cm. Ja. Aprēķina malas RT garumu, papildinot doto atrisinājumu, jeb aizpildi tukšās vietas tekstā. Atrisinājums. Aplūkojam trīsstūrus ART, tad lielais trīsstūris ART un mazais trīsstūris KET. KET. Tā mums ir teikts, ka leņķis TAR, tātad TAR, tas ir šis, ir vienāds ar leņķi EKT. Tas ir šis leņķis. Jā. Bet mums vēl nākošajā daļā mums prasa kopīgo leņķi. Tātad paskaidrojumā ir kopīgs leņķis abiem trīsstūriem. Kurš gan ir kopīgs? Un nav neviens cits kā šis te leņķis. Ja? Jo šeit šis te leņķis sakrīt ar vienu lielā trīsstūra šauro leņķi un mazā trīsstūra šauro leņķi. Tad tā arī pierakst, ka leņķis T. Leņķis T. Braucam tālāk. Tātad trīsstūris leņķis ART ir līdzīgs ar trīsstūri KET pēc pazīmes. Un pazīmes ir 3. Šajā gadījumā tā pazīme, kas tiek izmantota, balstoties uz abiem diviem leņķiem. Ja mēs zinām, ka trīsstūrim 2 leņķi savā starpā ir vienādi, viss mēs varam pateikt, ka trīsstūri ir līdzīgi. To sauc par leņķis, jeb pieraksta kā LL, leņķis. Ja? Atšķirība no vienādiem trīsstūriem ir tāda, ka līdzīgiem trīsstūriem malas nav vienādas. Ja? Tas no iepriekšējā uzdevuma, kur bija vienādi trīsstūri, tur tiešām arī malas ir vienādas, ja? Un ne tikai leņķi. Labi. Līdzīgiem trīsstūriem atbilstošās malas ir proporcionālas. Šeit ir jāraksta tātad garākā mala RT daļsvīta ar mazā trīsstūra garāko malu, kas ir TE. Rakstu TE. Tālāk ņemsim kādu nākošā lielā trīsstūra malu, bet šeit ir jāņem tā mala, kura mēs vismaz zinām. Ja? Jo, ja mēs gadījumā paņemsim AT, mēs ieliksim šajā te visā vienādojumā 2 nezināmos. Pirmais nezināmais, ko mums jau ir RT. Tāpēc ņemsim AR. Ja? AR. Un apakšā mazā trīsstūra otra garākā mala ir EK. Nu, un šeit izveidojas tāda kā proporcija. Parādīšu kā, tad RT atstāja kā RT, pārējos salieku iekšā skaidrus iekšā. Ja? Tad TE vietā es ielieku 5, tālāk AR vietā ielieku 20 un EK vietā ielieku 4. Un šī ir klasiska proporcija, kur viss pa krustiņu sareizinās. Krustiņu sareizinās 4RT ir vienāds ar 5 reiz 20, dalu visu ar 4 un iegūstu, ka RT man ir 5 reiz 20 100, dalīts ar 4 ir 25 ja, centimetri. Pierakstu to arī atbildes lauciņā. Nu, lūk, uzdevums izpildīts. 22. uzdevums. Dots kubs 11. attēls, nosaki kuba šķautņu skaitu. Tātad kuba šķautnes, jeb šo vienkāršiem vārdiem, malas. Cik malu ir šim te kubam? Skaitām 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jeb šo 12 malas. Ja. Uzdevums izpildīts. Braucam tālāk. Taisnstūra paralēlskalņa, 12. attēls,
Tilpums ir 120 cm3. Aprēķini taisnstūra paralēlskalņa tilpumu, ja tā pamata malu par A palielina 3 reizes, augstumu C samazina 2 reizes un pamata malu B nemaina. Skatāmies, kā vispār veidojās paralēlskalņa tilpums. Paralēlskalņa tilpums veidojas sekojoši. V ir vienāds A reiz B reiz C. Un šajā gadījumā tas viss ir vienāds vēl ar 120 cm3. Jā. Mēs tagad varētu uzrakstīt, kā izstāsta mala, kas ir 3 reizes palielināta. Tātad 3 reiz A, tā būs jaunā mala, pierakstīšu to tās, tik jaunā mala, jaunais garums, tāpēc precīzi jaunais garums. Jā, tik jaunais garums, tālāk augstumu C samazina 2 reizes, tātad samazinātā ir dalīšana, tātad C dalīts ar 2, jā, tik jaunais augstums, un visbeidzot B mēs nemainām, B paliek kā bijis, B paliek nemainīgs, to es pierakstīšu, paliek nemainīgs. Un skatāmies, kā mums izveidojas tagad tilpuma formula. Tad rakstu kaut kur augšā tilpums 2, jā, šis būs tilpums 1, tilpums 2 ir šīs te 3A reizināts ar B un reizināts ar C dalīts ar 2. Un sanāk tā, ka reku mums šitie koeficienti veidot tā kā jaunu koeficientu. Kāds izstāsta šādi, kā mēs paliekam visu lielas daļas svītras, 3A reiz B reiz C un apakšā dalīts ar 2. 3 dalīts ar 2 veido 1,5. Jeb 1,5 ABC. Un šajā gadījumā ABC jau ir tilpums 120 kubikcentimetri. To mēs arī ievietojam, lai iegūtu. Bišķi te smukāk to pierakstu izveidošu, lai viņš tur nav tāds baigi izplūdis. V2, ielikšu šeit, 1,5 reiz 120, 1,5 reiz 120, V2 ir 180 kubikcentimetri. Ja, kā es to ieguvu, paņēmu uz pusi vairāk. 1,5 reiz 120 ir uz pusi vairāk. Tas ir 180 kubikcentimetri. Lūk, un uzdevums izpildīts. Esam izgājuši cauri no 21. līdz 23. uzdevumam no 2024. gada matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans skaidrošanas un mācīšanas stils, tad droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!